radās doma, ka jāaiziet tad uz Šagāla muzeju. Tas tikai atvērsies pulksten 3. Iespējams, ka tur nav rindas. Kaut gan šodien svētdien diezgan daudz cilvēku varētu arī tur būt rindas. Negribās baigi stāvēt rindās, jo Jānim mazliet muguras sāp. Iziesim cauri kolizējām. Kolizēja drupām. Nu, iziesim šitā cauri, un tur mēs iziesim ārā. Un tad dosimies uz to Šagāla muzeju. Vēl nav īsti skaidrs, kā tur tās biļetes jāpērk. Bet nu gan jau skaidrībā tiksim. Nu tā. Jā, cik bija grādi? Šodien mums te ir kaut kā 10-11 grādi tikai. Nu, man ir 2 džemperi mugurā, jaciņa vēl. Jānis gan tāds plikāks, bet viņš nesūdzās. Neko. Vēl nē. Nu, labi. Griezīsimies tūlīt, jā, pa kreisi. Nu, labi. Nu, smuks suņuks. Uzreiz varēja redzēt, ka tas bija tēvs ar meitu, kas tur sportoja. Abiem 2 brilles, abiem vienādi sejas vaisti. Pilnīgi. Regīna Hostelis. Nu, tas Šagāla muzejs kaut kur 1,5 kilometru attālumā no mums, no Matisa muzeja. Jā. Aizējam vēl līdz. Iesim vēl paskatīties, varbūt, ka nav tik traki ar tām rindām, jā? Nu, varbūt, kas to zina. Labi, vēl paskatīsimies, kāda tā rinda tur izskatās. Vai tiešām ir tik traki?